vērtīgākā Latvijas oga. Tik īsi un kodolīgi smilcērkšķu ogu raksturo Andrejs Nika. Viņa saimniecībā jeb dzintarfermā Variņu pagastā 8. gadu audzē un pārstrādā smilcērkšķus, kas ir vērtīgs vitamīnu un antioksidantu avots. Šis lauks ir 100-gades lauks, Latvijas 100-gades lauks, 18. gadā iestādīts viņš ir. Un tomēr viņš tāds, ir nosaukts par godu 100-gadai. Par godu 100-gadai 100-gades lauks, jā. Te ir 8 hektāri un tāds. Tieši tad ir stādīts. Tajā gadā bija ļoti sauss un bija jāpacīnās, lai viņi izauga. Andrejs ne tikai piekopja un popularizē bioloģisku saimniekošanu, bet arī veicina novada atpazīstamību ar zīmolu Smiltenes dzintari. Tas kalpo kā lieliska dāvana novada viesiem, veicina lepnumu un piederības sajūtu. Šis produkts tapa par godu Smiltenes 100-gadei. Svētki beidzās, viss bija ļoti labi. Mēs sapratām, ka mēs varam turpināt šo te līniju, produktu līniju saglabāt. Toreiz bija viens produkts, bet mēs izveidojam jau līniju. Tātad zem šī Smiltenes dzintaru. Ir tā, ka daudz mūs arī asociē smilcēkšķi Smiltene ar šādu kontekstu, un tad Smiltenes dzintari, un tad vēl šis te pienāk klāt, un šī atpazīstamība mēs lēnām ejam uz priekšu. Šobrīd jau visā Latvijā šādu zīmolu var iegādāties produktu. Andrejs Nika rada gan veselīgus un gardus produktus, gan arī atbalsta dažādu pasākumu norises un vietējās iniciatīvas. Ir atvērts dažādām sadarbībām. Dzīvot līdzsvarā ir būtiskākā vērtība, es domāju. Ja ir izaicinājums problēma, tad ir jābūt arī priekiem, atpūtai, un šis te līdzsvars ir jāmēģina saglabāt visu mūžu garumā, un tad būs viss kārtībā.